Šobrīd es stāvu pie ļoti liela ezera, bet šis ezers ir pazīstams ar lielu kuģa avāriju. Bet šis kruīza laineris nebija parasts kuģis. Tas pārvadāja bioloģiskos draudus, un pēc tam, kad tas tur nogrima, neviens nemēģināja to izcelt, jo visi baidījās saslint. Bet es neticu šim stāstam, tāpēc izmantosim milzīgu magnētu, lai noskaidrotu, vai tas ir patiesība vai meli. Labi, jā, man noteikti kaut kas ir. Tagad mums jāizceļ tā lieta no ūdens un jāskatās, kas ir mūsu pirmais atradums kuģa vraka vietā. Vai tu redzi to? Pagaid! Šī lieta iznāk no ūdens, bet es joprojām nesaprotu, kas tas ir. Oho, puiši, vai tā ir jūras mīna? Ak, mans Dievs, puiši, tā ir īsta jūras mīna. Šis ir īpašs, ļoti bīstams spridzeklis, kas tiek uzstādīts zem ūdens. Un, kad kuģis pieskaras šai lietai, tas uzsprāgst. Bet kas tas ir? Antonija, tā droši vien bija kuģa nosaukums. Tātad varbūt kāda no šīm mīnām bija kuģa avārijas iemesls, un kā tas viss ir saistīts ar bioloģisko apdraudējumu. Tāpēc turpināsim mest, lai to noskaidrotu. Labi, puiši! Ja jūs kaut ko zināt par bioloģiskajiem apdraudējumiem kruīza kuģos vai kaut ko tam līdzīgu, paziņojiet man komentāros, jo esmu dzirdējis šo stāstu, bet nezinu, vai tas ir īsts vai nē. Un puiši, es kaut ko jūtu. Atkal, tas nav tik smags kā sauszemes mīna, tāpēc mēģināsim to izvilkt un paskatīsimies, kas tas ir. Kaut kas dzeltens iznāk ārā. Bet kas tas ir? Vai tā ir ķermenis? Ak, paskaties uz to! Nē, tā ir galvaskauss, tas ir ķermenis. Ak, mans Dievs, tas ir ķermenis, kas ģērbts aizsargtērpā. Mēģināsim to izvilkt no ūdens. Ak, mans Dievs, puiši, tas ir dīvaini, tas ir traki. Jā, tas ir ķermenis, es nezinu, vai tas ir īsts vai nē, puiši. Skaties, šī ir galvaskauss, un tas izskatās dīvaini. Ak, mans Dievs, tas ir neprāts, un skaties, šim galvaskausam ir kapteiņa cepure. Tātad šis ir kruīza kuģa kapteinis, kas nogrimis zem ūdens. Bet kāpēc viņam mugurā ir aizsargtērps? Hei, skaties, Antonija Graza kapteinis. Jā, man bija taisnība, viņam ir nozīmīta. Un šeit ir uzrakstīts tas pats Antonija. Tātad viņš bija tā kuģa kapteinis. Bet kāpēc viņam mugurā ir bioloģiskās bīstamības aizsargtērps? Kā ar visiem pasažieriem un pārējiem cilvēkiem, kas bija uz kuģa, kas tagad ir kaut kur tur zem ūdens? Mums jāturpina mest, lai to noskaidrotu, vai ne? Tas ir dīvaini. Un patiesībā es nezinu. Varbūt visi atradumi, ko šodien atradīsim, ir saindēti, un varbūt tie ir arī bioloģiski bīstami. Tātad paskatīsimies, vai tas ir īsts vai nē, bet ja nu tas viss ir patiesība, es nezinu, man tiešām vajag jūsu komentārus par to, puiši. Un ja jūs joprojām skatāties šo video, neaizmirstiet abonēt manu kanālu, tas ir ļoti svarīgi. Man ir sapnis sasniegt 5 miljonus abonentu. Tāpēc turpiniet spiest abonēšanas pogu, un es tūlīt paņemšu kaut ko lielu un kaut ko smagu. Noteikti, mēs to varam redzēt tur. Jā, tas nāk ārā. Vēl viena liela metāla lieta. Varbūt tā ir vēl viena kruīza kuģa daļa, bet kāpēc tā ir sarkana? Puiši, skatieties, tas bija no kruīza kuģa iekšpuses, un kāds uzrakstīja palīdziet no iekšpuses, nevis no ārpuses. Tātad varbūt pasažieri tika iesprostoti tajā kuģī, kur bija kaut kāds vīrus. Bet kapteinis bija uzvilcis bioloģiskās bīstamības tērpu. Viņš bija kaut kā aizsargāts, bet pasažieri nebija. Tātad šis stāsts kļūst diezgan nežēlīgs. Mums vajag vairāk pavadienu, lai pabeigtu mūsu izmeklēšanu. Un lai iegūtu pavadienus, mēs turpināsim makšķerēt ar magnētu. Paskatīsimies. Man šķiet, ka es kaut ko noķēru, bet tas nav tik smags kā iepriekšējie atradumi. Paskatīsimies, ko mēs varam dabūt. Varbūt tieši tas mums palīdzēs, vai ne? Skaties, kaut kas oranžs iznāk no ūdens. O, puiši, te arī rakstīts Antonija, tāpat kā mēs redzējām šeit. Tātad šīs noteikti ir detaļas no viena kruīza kuģa. Šī lieta izskatās pēc melnās kastes. Digitālais ierakstītājs, kas patiesībā ieraksta visu kruīzu.
Un te mums ir arī vadi. Pieslēdzoties šeit, mēs varam uzzināt visu šī kruīza kuģa stāstu. Mēs varam saprast, kā viss ir savienots, bet darīsim to vēlāk. Varbūt kapteinis kaut ko zināja, un viņš izmantoja digitālo ierakstītāju, lai to ierakstītu. Tagad izžāvēsim digitālo ierakstītāju, un kamēr tas žūst, turpināsim makšķerēt ar magnētu. Es metu vienā konkrētā vietā. Tūlīt izvilkšu to lietu no ūdens, un šobrīd es jūtu kaut ko. Tas nav smags, bet tas jau ir šeit. Oho! Tas ir, kas pie velna. Tā ir kaut kāda kofera veida lieta, un te mums ir daudz visādu mantu. Tas smaržo dīvaini. Tas smaržo dīvaini un savādi. Es nezinu, lielākā daļa no tiem ir pilni, bet šis gandrīz tukšs. Paskatīsimies, kas vēl ir tajā koferī. Ak, tur ir kaut kādi dokumenti. Ko? Kas tas ir? Kapteinis saņēma $48 miljonus. Par ko? Tie paši caurulītes, kuras mēs redzējām iepriekš. Tas izskatās dīvaini, un mēs šeit redzam bioloģiskā apdraudējuma zīmi. Un vēl viena lieta. Neatveriet grazu 21. Izplatās ar gaisa pilieniem, tā kā ar to lietu vispār nevajag elpot. Tas ir vīrus! Ak, mans Dievs, puiši, es sapratu! Tas bija tajā kastē, tas ir vīrus! Un viens no tiem jau ir izmantots. Un es domāju, ka kapteinis saņēma naudu par vīrusa izmantošanu uz kuģa. Bioloģisks eksperiments ar cilvēku vai kaut kas tam līdzīgs. Pagaidu pārnēsājās caur kontaktu, pārnēsājās pa gaisu. Pagaidu pa gaisu izplatāms. Es to lietu ošņāju. Tur rakstīts, ka nāve pēc kontakta 48 stundu laikā. Nē. Mums kādam jāzvana. Mums jāzvana ārstiem vai jāzvana biologiem. Zvanīsim viņiem tagad. Nu taču. 911, kāda ir jūsu ārkārtas situācija? Sveiki! Mani sauc Slavs. Es nodarbojos ar makšķerēšanu ar magnētu un atradu vīrusu, ko sauc par patakanu grazu 21. Es nezinu, es to lietu ošņāju. Ak, mans Dievs, kungs, vai ar jums viss kārtībā? Kur jūs esat? Jā, es esmu kuģa avārijas vietā. Palieciet uz vietas, mēs sūtām komandu. Lūdzu, nāciet un izglābiet mani tūlīt. Cerams, man vēl ir apmēram 47 stundas, citādi es miršu. Turpināsim mest magnētu, un es varu atrast zāles. Ir vīrus, tā tad jābūt arī zālēm, vai ne? Kapteinim noteikti ir zāles, vai arī nav. Turpināsim mest magnētu. Ejam, mums jāsteidzās. Tātad turpinām mest magnētu tajā pašā vietā. Vai varbūt mazliet pa kreisi, vai pa labi. Man vienalga. Jā, varbūt es aizķēru visu kuģi vai kaut ko tādu, jo šobrīd mana virve ir ļoti saspringta, un tā neiet. Diezgan smagi. Man likās, ka es kaut ko atvienoju, bet joprojām ir smagi. Uz mana magnēta vēl kaut kas ir. Un tas nāk. Paga, ko? Tas ir kruīza kuģa stūres rats, vai ne? Tā ir kapteiņa stūre. Viņš vadīja kruīza kuģi, pirms to skāra bioloģiskais apdraudējums, vai ne? Tur ir kuģis droši vien, vai varbūt tā daļas. Varbūt tas tika pilnībā iznīcināts ar mīnu. Jā, es gribu tevi atcerēties. Tas ir pašā video sākumā mēs atradām zemūdens mīnu. Šobrīd man šķiet, ka visa šī situācija bija kaut kā iestudēta, kaut kā plānota. Es nezinu, tas viss šķiet dīvaini. Tātad dosimies makšķerēt ar magnētu. Tātad mums joprojām vajag vairāk pavedienu un mums joprojām vajag zāles. Tas man ir pats nepieciešamākais, vai ne? Pats svarīgākais. Bet šoreiz es neko nejūtu. Varbūt mans magnēts ir tukšs? Vai varbūt nē? Paga, ko? Ak, mans Dievs, puiši! Kas tas ir? Vai tā ir roka? Ak, jā, puiši, tā ir roka. Un paskatieties, uz tās ir kaut kāda zaļa viela. Ak, mans Dievs, tas ir traki. Visi kauli ir pārklāti ar kaut kādu dzeltenu lietu. Varbūt šī ir inficētā cilvēka roka. Tas noteikti viss ir saistīts. Visi pasažieri uz šī kuģa bija inficēti. Un es domāju, ka kapteinis to izdarīja. Kapteinis viņus visus saindēja. Bet kāpēc viņš nomira?
Kāpēc viss tika uzspridzināts ar mīnu, es nezinu. Joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, kurus mums jāatrisina pēc magnēta iemešanas. Labi, tagad es metīšu savu milzīgo magnētu tik tālu, cik vien iespējams. Jā, tas patiesībā bija labs metiens. Varbūt es varētu mest vēl tālāk, bet mana virve beidzas šeit. Bet tur mums ir kaut kas smags. Tas nemaz nav viegls. Tas kustās, bet... Tas ir smags atradums. Noteikti. Nāc tikai neslīd, lai magnēts nenoslīd. Ak jā, tagad es to varu redzēt. Kaut kāda metāla lieta. Pagaidiet. Hoho, puiši! Tas ir kruīza kuģa enkurs. Tagad es domāju, ka zinu, kāpēc tas netika izcelts no ūdens. Jo pirmkārt, tur ir īsts vīrus, bioloģisks apdraudējums. Otrkārt, visas detaļas vienkārši ir uzspridzinātas. Kruīza kuģa vairs nav, ir tikai tā daļas. Un joprojām mums ir daudz neatbildētu jautājumu. Turpināsim mest magnētu, lai to noskaidrotu. Un varbūt pēc nākamā metiena mēs paklausīsimies melno kasti, digitālo balss ierakstītāju, lai saprastu, kas tur patiesībā noticis. Aiziet! Ak, mans Dievs, es tagad jūtos mazliet slikti. Es jūtos noraizējies. Vai atceries, ka es arī sajūtu vīrusu smaku? Tāpat kā visi pasažieri no Antonijas. Es neesmu pārliecināts, vai esmu inficējies vai nē, bet man vajag dabūt to lietu ārā no ūdens, labi? Un tad varbūt ieradīsies ārkārtas dienesti vai kas tam līdzīgs. Es nezinu, tas ir atradums. Oho, kas tas ir? Vai tā ir pudele ar ķēdi? Vai arī nē? Skaties, tajā pudelē ir kaut kas iekšā. Vai tā ir vēstule pudelē? Atvērsim un paskatīsimies. O, jā! Vai tu domā, ka šī vēstule ir no kruīza kuģa, kas patiešām uzsprāga? Atvērsim to un paskatīsimies. Te ir kaut kāds zīmējums. No 48 līdz 6 stundām. Pēkšņs drudzis, acis deg, drebuļi. Paga, ko? Tad pēc 12 stundām ir grūti elpot, pēc 24 stundām viss deg. Un tad, ak, mans Dievs, pēc 36 stundām sienas trakums izlaužās ārā. 40 stundas. Palīdziet, es nevaru, palīdziet man. Šī ir vēstule no inficētā cilvēka. Ak, mans Dievs. Tātad man ir apmēram 4 stundas līdz pirmajiem simptomiem. Ak, mans Dievs. Varbūt melnajā kastē ir atbilde, kā sevi izārstēt. Labi, dosimies pie tās melnās kastes un paklausīsimies to. Pašlaik šī lieta ir pilnībā izžūsi, un es to pieslēdzu savam telefonam. Un tagad mēs varam atskaņot Antonija kruīza kuģa melno kasti. Ak, te nāk ieraksts. Interesanti. Kādu vīrusu viņi vēlas, lai es testēju uz savu kuģi? Viņš plāno testēt kaut kādu vīrusu. Labi. Runā, kapteinis. Viņi man labi maksā, lai es to izmēģinātu uz tiem pasažieriem. Ak, jā. Viņam maksā par vīrusa izmēģināšanu uz pasažieriem. Man bija taisnība. Tāpēc viņam bija bioloģiskās aizsardzības tērps. Viņš bija gatavs pasargāt sevi no inficēšanās. Bet kas notika tālāk? Kāpēc kuģis uzsprāga? Sveiks, tas esmu es. Vai ir vēl kādi norādījumi? Viņš kādam zvana. Varbūt tā ir tā melnā kompānija, nežēlīgā kompānija, kas viņam samaksāja naudu. Nē, nav neviena. Vienkārši aktivizē to, un viss būs kārtībā. Ak, mans Dievs! Viņi viņam teica, ka pēc vīrusa aktivizēšanas viss būs kārtībā, bet viņa balss bija dīvaina. Un tagad kapteinis ir gatavs sākt misiju. Labi, aktivizēja vīrusu. Pagaidi, kas tas ir? Ak, mans Dievs! Tie ir sprādzienu trokšņi. Es domāju, ka kapteinis bija nevēlams liecinieks, un puiši, kas viņam maksāja, viņi iegāza un likvidēja. Viņi pārbaudīja vīrusu un tad vienkārši iznīcināja liecinieku. Ak, mans Dievs! Mans Dievs! Hei, kas viņi ir? Šie puiši izskatās dīvaini. Vai viņi ir no bioloģiskā dienesta? Es domāju, ka viņi ir no ārkārtas dienesta, vai ne? Jā, kungs. Ko jūs tur darījāt? Jā, mēs šeit nodarbojāmies ar magnētisko makšķerēšanu. Vai jūs atradāt vīrusu, kungs? Jā, es tur atradu vīrusu, un es to saudu. Saudā to.
Kungs, jūs nāksiet mums līdzi. Pagaidiet, puiši, ko jūs darat? Nesniedziet pretestību, kungs. Tas viss ir jūsu paša labā. Au, hei, puiši, kur mēs ejam? Lūdzu, kungs, saglabājiet mieru. Klau, es ceru, ka jūs mani izārstēsiet, vai ne? Jūs man palīdzēsiet, puiši. Jebkurā gadījumā, ja jums patika mans makšķerēšana ar magnētu, abonējiet manu kanālu un nospiediet patīk šim video. Mani sauc Slavs, paldies, ka skatījāties, un es domāju, ka ar mani viss būs kārtībā. Ar mani viss būs kārtībā, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, ar mani viss būs kārtībā. Vai varbūt tomēr nē?